Sveiciens Virsmies kanālā! Šodien padomu sērija, kā sagatavoties senioru slimnīcas apmeklējumam. Un šeit nav runa par brīdi, kad ir jādodas uz slimnīcu veikt kādu izmeklējumu, bet gan par to situāciju, kad senioram slimnīcā ir jāpavada vairākas dienas, reizēm pat nedēļas vai mēneši. Sabiedrībā ir pieņemts domāt, ka uz slimnīcu dodoties jāsagatavo soma ir tikai jaunajām māmiņām neilgi pirms bērniņa nākšanas pasaulē. Somā tiek ievietots dažādas preces un priekšmeti, kas ir nepieciešami kā māmiņai, tā jaunajam mazulītim, kas ir nācis pasaulē. Taču sabiedrība aizmirst domāt par to, ka šādu somu būtu vajadzīgs sagatavot arī senioram vai aprūpējumam pieaugušajam. Situācija no dzīves. Seniors ievietots slimnīcā, zvana medicīnas personāls, konkrētajā gadījumā virsmāsa, un aicina piederīgajiem atnest uz slimnīcu mitrās sāletes. Protams, piederīgajiem tajā brīdī liekas, jā, ok, labi, atnesīsim. Paiet pāris dienas, un atkal ir zvans, un atkal ir jāatnes mitrās sāletes. Paiet vēl pāris dienas, un medmāsa noķer gaitini un pasaka, ir jāatnes arī vienreiz lietojamie pamperi palaciņi. Kādam citam senioram jau pirmajā slimnīcas apmeklējuma dienā ir aicinājums atnest gan pamperus, gan pamperi palaciņus. Un tajā brīdī piederīgajiem rodās loģisks jautājums. Ja seniors atrodas ārstniecības iestādē, slimnīcā, vai tiešām piederīgiem būtu kaut kas tāds jādara? Jānes uz slimnīcu aprūpes preces, ir tīpaši jāpērk vēl par saviem līdzekļiem. Ko tad dara tie seniori, kuri to nevar atļauties, vai kuriem nav piederīgie, kas var atnākt tajā dienā un atnest šīs vienreiz lietojamās preces? Lūk. Pētot šo situāciju un arī runājot ar veselības nozares pārstāvjiem un uzdodot jautājumus arī juristiem, ir tā, ka tomēr slimnīcu galvenais pienākums ir nodrošināt veselības aprūpi. Ar veselības aprūpi saprotot medicīnisko aprūpi. Attiecīgi ārstēt slimību, simptomus mazināt, uzlabot veselības stāvokli, saglabāt veselības stāvokli vai atjaunot veselības stāvokli. Taču neviens no šiem likumiem neparedz to, ka seniora aprūpei pilnā apmērā būtu jānotiek pa slimnīcas līdzekļiem. Līdz ar to, ja ir situācija, ka seniors tiek ievietots ārstniecības iestādē un jau ir skaidrs saprotams, ka tā saslimšana nav kaut kas jauns, tā ir ikdiena, vai tā jau ir sākusies pirms ievietošanas slimnīcā, tad slimnīcā ir pilnas tiesības no tuviniekiem pieprasīt uz slimnīcu atnest arī dažādas higienas aprūpes preces. Ja gadījumā tuvinieki nevar, tīri dēļ tā, ka atrodas citā pilsētā, citā novadā vai pat citā valstī un kontinentā, vai arī gadījumā, ja ne seniors, ne tuvinieki nevar atļauties iegādāties šīs preces, tad var vērsties arī slimnīca pie sociālā dienesta attiecīgajā pašvaldībā un caur sociālo dienestu arī nodrošināt šo preču sagādi konkrēti pacientam, kuram tas ir nepieciešams. Protams, arī ir situācijas, kad slimnīcas nodrošina šos līdzekļus pašas no sava pamatbudžeta, un tā ir slimnīcas labā griba. Ja slimnīca jūtās pietiekami komfortabli, ir pietiekami daudz līdzekļu, ko var veltīt savu pacientu aprūpei, tad, protams, ir arī tādas ārstniecības iestādes, kas no tuviniekiem vai no paša seniora nemaz neuzdrīkstās un nejautā uz slimnīcu atnest aprūpes priekšmetus. Līdz ar to ir jāsaprot, ka jo seniors paliks vecāks, jo lielāka būs šī nesturēšanas problēma, un ja jūs seniors jau mājas apstākļos nevar saulēcīgi apmeklēt tualeti, un nesturēšana ir aktuāla problēma, tad labāk ir sagatavot somu, kurā ievietot arī šādas aprūpes preces pirmajām dienām, jo noteikti pēc senioru ievietošanas slimnīcā jau ar laiku jūs nāksiet ciemos un atnesīsiet arī to, kas būs iztrūcis. Līdz ar to aicinu sagatavot senioriem mini somu, maisu vai jebkādu citu veidu iepakojumu,
novietot to senjoram labi zināmā vietā, lai tajā brīdī, kad ir jādodas uz slimnīcu, senjors mācētu pateikt tiem cilvēkiem, kas tajā brīdī ir līdzās vai ātrās palīdzības kolektīvam, ka tieši to somu ir jāpaņem līdzi. Protams, ka šajā somā nevajadzētu aprobežoties tikai ar mitrajām salvetēm, vienreiz lietojumiem pamperu paladziņiem un pašiem pamperiem kā tādiem. Noteikti šajā somā vajadzētu ielietot pavisam elementārus priekšmetus, kā piemēram ķemīti, ar ko izķemmēt matus. Ja senjors to nevarēs izdarīt pats, tad visticamāk, ja būs ķeme, arī sanitāri varēs palīdzēt un palīdzēt šim te pacientam sakopties no rīta, lai var sagaidīt ārstus apgaitā. Tāpat var ievietot arī šai somā kādu krūzīti vai glāzīti, jo, slimnīcā no rīta nes tējas, pa dienu arī, taču parasti šie trauki tiek atnesti, aiznesti. Bet, kā mēs zinām, Latvijā ļoti daudziem senjoriem ir zobu protēzes, un zobu protēzes pa nakti gribās izņemt ārā un ievietot kādā traukā ar šķidrumu. Un tad parasti rodas šī situācija, kad ir jājautā sanitāriem vai medmāsām, vai nav kāda glāzīte, kāda krūzīte, vai jāguļ ar pašiem zobiem mutē. Līdz ar to ievieto kādu krūzi, kuru tev nav žēl, jo reizēm viņām izaug arī kājas, un par to mēs esam pārliecinājušies nereizi. Tīrais tā, ka personāls pārskatās un uzskata, ka tā ir bijis krūzīte no virtuves un aiznes viņu arī uz virtuvu mazgāt trauks. Noteikti ievieto somā arī senjoram kādas pirmās drēbes vai kādu maiciņu vai naktskrekliņu vai pidžāmu un vēlams platu, vēlams kādu izmēru pat lielāku nekā senjors valkātu mājās. Tas ir ērtībai. Ja gadījumā būs nepieciešams senjoru pārģērbt vai būs nepieciešams viņu apmazgāt vai kā savādāk parūpēties par viņu higienas stāvokli, tad darbiniekiem un personālam būs vieglāk, ja tās drēbes būs plašākas, lielākas, ir vieglāk pārvilkt, ir vieglāk pārvilkt pār galvai, ir vieglāk arī pabāzt roku apakšā, lai kaut vai to pašu termometru ielikt un izmērīt temperatūru tajās ārstniecības iestādēs, kur vēl izmanto vecā tipa termometrus. Līdz ar to padomā par somas saturu, kas ir tas, kas tieši tavam senjoram varētu būt aktuāli. Varbūt viņam ir savi zobi un nemaz nav jādomā par krūzīti, bet tai pašā laikā ir jāpadomā par šiem inkontinences līdzekļiem. Runājot par inkontinences līdzekļiem, tātad par pamperiem, pamperu paladziņiem, arī par dažādiem gēliem un krēmiem, kas ir nepieciešami šo jūtīgo zonu apstrādei, nav tā, ka tie ir jāiegādājas tikai un vienīgi par privātiem līdzekļiem. Un ļoti daudz senjoru Latvijā no tā kautrējās un nedodās pie saviem ģimenes ārstiem un par to nemaz nerunā. Taču es aicinātu katru no senjoriem vai piederīgajiem vērsties pie ģimenes ārsta un izrunāt šo situāciju ar nesaturēšanu, jo visas preces, kas ir nepieciešamas nesaturēšanai, ir salīdzinoši dārgas. Taču ģimenes ārsts var izrakstīt valsts kompensējumu recepti vismaz pamperu iegādēji. Pie attiecīgām diagnozēm arī ir vairāk priekšmetu, kurus var sekt par valsts līdzekļiem. Atkarībā no tā, kāda diagnoze tiek uzstādīta senjoram, šie līdzekļi var tikt novirzīti vai nu 50, vai nu 75, vai nu 100% kompensācijai, kas nozīmē, ka aptiekā jūs samaksāsiet tikai daļu no nepieciešamās summas. Kā piemērs, mums senjoram mēnesī nepieciešamās inkontinences preces izmaksā vairāk nekā 100 eiro, taču pie kases aptiekā mēs maksājam nepilnus 50 eiro, jo senjoram ir ģimenes ārsta recepte uz pamperu iegādi. Līdz ar to pārbaudi, vai tavs senjors ir pateicis savam ģimenes ārstam arī šo problēmu. Izrunājiet to, dodieties kopā pie ģimenes ārsta, apspriediet, kādas ir iespējas, un iespējams jūs arī nedaudz varēsiet ietaupīt ikmēneša izdevumos. Un obligāti sagatavo somu senjoram, jo tu nekad nevari zināt, kurā brīdī būs jādodās uz ārstniecības iestādi. Ja gadījumā senjors ir vientuļš vai nevar atļauties šīs preces, tad, protams, ka tiks iesaistīts arī sociālais dienests. Ceru, ka šis padoms jums bija liederīgs. Tiksimies nākamajās sērijās.